beidzot esmu gatava padalīties ar manu mazulīšu stūrīti. Šeit mums ir komode un gultiņa no Yappy Kids. Jau kad tikko biju palikusi stāvoklī, zināju, ka man tieši būs šī komode un šī gultiņa. Šeit trūkst maza detaļa. Šeit mums ir vārdiņš. Pagaidām vēl neatklāšu. Komodei mums ir pārtinamā virsma, ko ļoti vienkārši var noņemt arī nost. Tad, kad vairs nevajadzēs, tad būs skaista komode. Mums ir gaiši pelēkā baltā tonī. Šeit mums ir ādas rokturīši. Esmu jau smuki visus sakārtojusi. Viss, kas nepieciešams mazajam. Šeit ir pamperi un mitrās saulītes. Es viņus liku zemāk, dēļ tā, ka man šeit ir tāds par rokai jau, kad kaut kas beigsies, salikšu smuki atpakaļ. Šai virsmai pārtinamai ir matracītis, mīksts matracītis un pāladziņš, kas ir noņemams. Un viņš ir ūdens necaurlaidīgs. Ir vēl viens slīds, kaut kur noslēpu. Šeit mums ir rezervīte. Kāpēc tieši Yappy Kids? Pirmkārt, man patīk dizains, ļoti skaists. Otrkārt, ražots Latvijā. Un Yappy Kids vienīgajiem ir šāda veida gulta. Protams, arī ļoti skaista dizainā. Vairāk regulējumi ir augstumi. Un regulējums arī augstums matracim tādā veidā, ka noliekams arī ieslīpi, kas palīdz arī bērniņam, ja ir vēdera problēmas. Man paši svarīgākie kritēriji gultiņai bija tas, ka viņa ir redeļu gulta, negribēja auduma, un tas, ka viņu var arī pievienot pie vecāku gultas, co-sleeper saucamo. Pirmos mēnešus, visticamāk, es gribētu, lai bēbīts būtu tuvu mamā. Negribās, lai viņš guļ mūsu gultā, tāpēc ļoti labi ir šis variants, kad noņem šo malu, uzstāda augstumu tāds, kāds vajadzīgs gultai un pieliek klāt. Un ļoti skaisti čučāt kopā, bet tomēr viņš guļ savā gultiņā. Ļoti vienkārši nolaist šo apmalīti, vienkārši ar kāju nedaudz ieslīpi jānoliek un ļoti vienkārši vienu roku uzliekās uz augšu. Šeit mums ir 3 redalītes, kas ir izņemamas. Kad bērniņš būs paaudzies, tad var nolikt matracīti pašā lejā, un viņš smuki var pats izkāpt laukā. Ļoti svarīgi bija tas, ka gultiņa noderēs līdz lielākam vecumam, ne tur līdz gadam, ka nebūs jāmaina gultiņu un tā tālāk. Plusā, kad liksim pie gultas, ir arī papildus stiprinājumi, lai būtu drošāk, kad gultiņa nekur neaizies no lielās vecāku gultas. Vēl ir iespējams šo tieši daļu pasūtīt mazāku, lai gultiņa būtu tāda kā mazs tāds groziņš. Tad, protams, ir vajadzīgs arī pirkt matracīti, cita izmēra, bet tāda iespēja ir un izskatās ļoti glīti. Mēs izvēlējāmies uzreiz sākt ar lielo gultiņu, bet es izvēlējos nopirkt arī šai gultiņai ir tas šūpuļu mehānisms, vēl neesam uzstādījuši. Tad, kad uzstādīsim, noteikti arī atrādīšu, kā te darbojas, jo, manuprāt, ļoti labi būtu šādā veidā ieejāt bērniņu. Bet tas, protams, visticamāk, ka nestrādās, ja viņš būs mums pie pašas gultiņas. Mazais kustās! Tev patīk gultiņa? Jā, gultiņa ir ļoti skaista un komodīta arī. Un gultiņa mums būs maksimāli tukša pirmajam periodam, tik cik šeit uzliku dziesmiņu. Man nebūs ne bortiņi, kas ir tās smukumlietiņas, baldahīni, ne šeit griežamās lietiņas, dēļ tā, ka bērnam naktī ir jāguļ, nevis jāskatās un jāspēlējās. Šādu lēmumu pieņēmu mami kursos, klausoties par to, ko vajadzētu, ko nevajadzētu. Es klausos ieteikumos, un šis ir mans variants. Protams, katrs izvēlas, kā viņš vēlas. Es šādi.